Sveicināti! Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki neiegulda, ir bailes zaudēt naudu. Daudz domā, ka naudu var zaudēt ieguldot. Tomēr daudz lielāku naudu var zaudēt nogaidot, neinvestējot tieši inflācijas dēļ. Tieši tāpēc mēs esam radījuši platformu, vietu, Svetbank investīciju simulātoru, kurā ik viens var pamēģināt virtuālu ieguldīšanu, neriskējot ar saviem naudas līdzekļiem. Platformā var piereģistrēties pilnīgi bez maksas un pats var veidot savas stratēģijas, izmēģināt dažādu veidu ieguldījumus un tiešām neriskējot ar saviem naudas līdzekļiem. Turklāt šobrīd līdz 21. jūnijam ir iespējams piedalīties un reģistrēties Svetbank investīciju spēlē. Svetbank investīciju spēle tā ir vieta, kur ik viens, kurš Latvijas rezidents, kurš sasniedz 16 gadu vecumu, var piereģistrēties un iegūt iespēju laimēt vērtīgas balvas. Kas ir svarīgi, nekādas priekšzināšanas par investēšanām šeit nav obligāts. Un balvas patiešām ir vērtīgas. Pirmā vieta iegūs 3000 eiro un iPhone 17 Pro Max, un savukārt vēl 5 laimīgie katrs iegūs 1000 eiro īstām investīcijām. Tā kā reģistrēšanās ir līdz 21. jūnijam, nenokavējiet, un spēles dalība ir bez maksas. Spēlē būs iespējams veidot savu investīciju portfeli un veikt ieguldījumus. Un tieši tāpēc šobrīd uz sarunas esmu aicinājis finanšu tirgus ekspertu Andri Lāriņu parunāt par to, kā tad veidot savu investīciju portfeli. Sveiks, Andri! Jā, un tad skatoties spēlē, tad spēlē būs iedoti virtuālie 10 000 eiro, kurus dalībniekam būs jāiegulda. Un dalībniekam ir iespēja ieguldīt gan uzņēmumu akcijās, būs pieejams Baltijas akcijas, gan Eiropas uzņēmumu akcijas, ASV uzņēmumu akcijas, būs pieejami biržā tirgotie fondi ar dažādām ieguldīšanas iespējām piesaistīt lielākiem indeksiem, dārgmetāliem, arī citiem veidiem, un būs pieejami arī roburu fondi, kas ir dažādi reģioni, tematiskie un arī obligāciju fondi. Un tad tas pirmais jautājums par to portfeļa izveidošanu, par pašiem pamatiem. Kāpēc ir jāveido šis ieguldījumu portfels un kāpēc nevar likt visu naudu vienā lietā vai vienā aktīvā? Būtībā neviens investors jau nav tāds gaišreģis, kurš zinātu, ka konkrēti šis uzņēmums vai konkrēti šis fonds nākamā gada vai 5 gadu laikā performēs vislabāk. Līdz ar to investīciju pieredze un speciālisti iesaka risku sadalīt. Tas nozīmē, ka arī, kā saka, nelieciet visus solis vienā grozā un nekraujiet visus grozus vienā lidmašīnā. Līdz ar to portfels ir tā lieta, kas ļauj samazināt risku, jo, ja mēs izvēlamies vienu uzņēmumu, viņam viss iet labi, baigi forši, bet ja viņam iet slikti, tad mēs varam arī visu savu investēto naudu pazaudēt. Ja mēs esam šo naudu sadalījuši starp 3, 4, 5 vai vairāk uzņēmumiem, vai segmentiem, tad, protams, varbūtība, kad viņi visi bankrotēs un būs zaudējumi, ir daudz mazāka nekā liekot visas cerības uz vienu uzņēmumu. Jā, un tieši tāpēc mums arī spēlē ir jābūt vismaz 5 ieguldījumiem, un vienam ieguldījumam nedrīkst būt lielāks īpatsvars par 20%, jau vairāk kā 2000 eiro. Bet kādi ir tie plusi un mīnus, ja tomēr spēlē tiek izvēlēti ļoti līdzīgi ieguldījumi? Jā, diversifikācija, riska sadalīšana var būt arī mānīga. Mēs, piemēram, varam izvēlēties, šobrīd ļoti populāra tēma ir mikroshēmu ražotāji, un tad varētu būt tā, ka es paņemu 5 mikroshēmu ražotājus, man ir sadalīts starp 5 uzņēmumiem risks, bet patiesībā mēs esam pakļauti vienam sektoram, kuram šobrīd iet gan labi, gan arī ir ļoti liela tāda, cerības, ka ies vēl labāk. Bet kas notiek, ja šīs cerības nerealizējās? Tāpēc vajag skatīties gan kādā sektorā uzņēmums darbojās, kādā valstī uzņēmums atrodas un kas notiek kopumā ekonomikā dažādos reģionos. Ja es pats zinu, kurā virzienā skatīties un skatos jau uz individuālām akcijām, tā ir viena lieta, var veidot savu portfeli, bet tad ir ļoti liela uzmanība jāpievērš komisijām. Ja mēs skatāmies, piemēram, roboru fondiem nav komisijas, mēs varam pirkt, pārdot un tādēļ mēs nemaksājam ekstra naudu, jo, kā teica viens ekonomists, jo nauda ir kā ziepju gabals, jo mēs vairāk viņu apgrozam, jo mazāk paliek, un tas ir tas komisija faktors. Tad, ja mēs gribam, nezinām, kā sadalīt risku, mēs varam ņemt kādu no fondiem, kur jau šis risks ir sadalīts, bet tad ir jāskatās, kuru fondu mēs izvēlamies, kurš reģions, kurš ekonomikas segments, un, protams, paskatāmies, kas tur ir iekšā, un tad tas skaistuma konkurss, kurš komplekts mums labāk patīk.
Bet, ja mēs zinām, tad mēs, protams, varam paši savu naudu sadalīt starp dažādiem uzņēmumiem, bet, protams, varam arī risku samazināt, ņemot uzņēmumus un fonda kombināciju. Jā, man liekas, to arī rādīja to piemēru, kad var arī apskatīties fondā, kā mēs redzam slaidā, var atvērt konkrēto fondu, saprast, kādi ir šie ieguldījumi šim konkrētajam fondam, un vai tie patīk vai nepatīk. Jā, šis ir tāds triviāls sadalījums, piemēram, ja es gribu sadalīt risku. Risku sadalīt, tas būtu ņemt pasauli, kas ir vidējā temperatūra okeānā. Pasauli mēs ceram, ka attīstīsies un augs, līdz ar to risks ir mazāks, liekot likmes uz kaut ko vienu. Un Swedbanka Robur Access Edge globāli, un tad mēs paskatāmies, kas ir vēderiņā, tad tur ir Nvidia, Apple, Microsoft, MSCI, arī indeks, Amazons un tā tālāk. Mēs redzam, ka ekspozīcija tomēr ņemot vērā skaistumu konkursu pasaulē, un tendences šobrīd ir tāda, ar nosliec vairāk uz Amerikas tirgu, kas ir loģiski, jo tas ir lielākais tirgus pasaulē, un pēdējos gados bijis arī visstraujāk augošais. Ja man šāds komplekss nepatīk, ko es varu paņemt jau vienā pakā, es varu veidot savu, un kā piemēru vienkārši uztaisīt, paņemt kādu uzņēmumu no Latvijas, no Francijas, no Zviedrijas, no Amerikas un no Ķīnas, un tad man ir tā kā sadalīts pa reģioniem, bet tas ir tikai kā tāda ilustratīva bilde, ka šis arī diversificēts portfelis, kurš no viņiem uzvedīsies labāk, to laiks rādīs. Jā, tas ir labs punkts, un tas jau pārgāja par to, ka sākt par tām individuālajām uzņēmuma akcijām. Ja cilvēks ir izdomājis, ka viņš grib ieguldīt individuālajās akcijās, kam būtu pievērst uzmanību, kā izvērtēt šos uzņēmumus? Ja mēs runājam par individuālām akcijām, tad, protams, tur ir ļoti plaša pasaule. Ja mēs skatāmies ASV, vien kotējās pār 5000 uzņēmumu, un smagākais lēmums ir īstenībā, kur neinvestēt, nevis kur investēt, jo kur investēt ir ļoti liela izvēle. Un tad šos uzņēmumus salīdzināt, protams, ir jābūt kaut kādai atskaitai, kā viņus savā starpā salīdzināt. Un tad ļoti plaši tiek izmantot tādi jēdzieni kā price to earnings, earnings per share, dividendžu ienesīgums un tā tālāk, kas vienkārši rāda, kā klājas pašam uzņēmumam vai kāda atdeve ir tev kā investoram. Viena no lietām, piemēram, tas pats dividendžu ienesīgums, tas būtu tā kā depozīts. Es ielieku naudu depozītā un saņemu 2% gadā, vai es varu nopirkt uzņēmumu, un uzņēmums man maksā šos 2% gadā, tikai problēma tā, ka depozītā tu zini, ka savu pamatsummu tu dabūsi atpakaļ, bet uzņēmuma vērtība mainās akciju tirgu. Tad tu gan vari nopelnīt ar uzņēmuma vērtību un uz dividendēm, bet tu vari arī zaudēt uz uzņēmuma vērtību, bet zaudējums samazina varbūt šīs izmaksātās dividendes. Savukārt, price to earnings ir arī svarīgi. Uzņēmumam ir ieņēmumi. Jautājums ir, cik šī brīža uzņēmuma vērtība, cik daudz viņi atspoguļo šos ieņēmumus. Un bieži vien šie cipari ir aiziet reizēm kosmosā, ja ir liela, ažiotāža tā kā šobrīd pa mikroshēmu segmentu, tad jūs pērkat uzņēmumu, par kuru jūs maksājat 20, 30 vai 40 gadu peļņu. Ja? Un tam uzņēmumam 40 gadus tā arī ir jāpelna, kā mēs šodien gaidām, lai tu savu sākotnēju investīciju atpelnītu. Bet šie rādītāji varbūt nevajag iedziļināties sarežģīt, kas viņus vienkārši var salīdzināt dažādiem uzņēmumiem un paskatīties vienu rādītāju, kāds viņš ir dažādiem uzņēmumiem, un tad izdomāt, kas ir atraktīvāk. Jā, tieši tā, un es gribu arī teikt, ka mums ir vēl viens projekts, kas ir Swedbank investīciju skola, kur ir arī dažādi moduļi par to, kā mācīties par investīcijām. Viens no moduļiem ir tieši, kā izvērtēt šos uzņēmumus, un šie ir arī ekrāna šāviņi no šīs platformas, un tur arī ir tieši stāstīts par to, ka mēs skatāmies šiem galvenajiem rādītājiem, ka mēs ņemam vērā to, kāda ir uzņēmuma finanšu situācija un kāds ir tās izaugsmes prognozes. Tā kā aicinu investīciju skolu LV paskatīties. Labā ziņa, kad tur var iegūt šo teoriju un arī praktiski paspēlēties, bet arī mēs varam arī uz reālu piemēru paskatīties, vai ne? Jā, šajā gadījumā kopija no ekrāna, kurā salikt daudz ciparu un var apjukt viņos. Bet vēl viena lieta, ko investoriem, kuriem nav pieredze, uz ko var skatīties, es neanalizēju uzņēmumus, jo man nav laika to darīt. Bet pasaulē ir ļoti daudz gudru cilvēku, kuri to izdarījuši manā vietā, un šobrīd vēl mākslīgais intelekts nāk palīgā. Bet pirmā lieta, ko es uzreiz gribētu atgādināt, tas, ko analītiķi saka, nav garantēts. Tas ir viedoklis balstoties uz šī brīža informāciju, un viedoklis pēc 5 sekundēm var mainīties, ja iznāks kaut kāds globāls paziņojums, kurš maina tirgus situāciju. Līdz ar to šajā ekrāna šāviņā mēs redzam, piemēram, kā tur pēdējās dienas laikā akciju cenas svārstījās, konkrēti šeit uzņēmums Meta platformas. Tad labajā pusē mēs redzam, kā viņiem ir gājis ar rezultātiem, vai viņi ir apsteiguši to, ko analītiķi gaida vai nē. Tad mēs redzam finanšu rādītājus un, protams, viena no lietām, ko parasti arī skatās, kāds ir analītiķu šis cenas mērķis uzņēmumam, ja, kas arī ir tāds kustīgs mērķis bieži vien. Mums jāņem vērā, ka vienlaicīgi vienam uzņēmumam var būt analītiķis, kurš saka, ka šis uzņēmums ir baigi forši, viņš ir jāpērk.
viņā var investēt, un kāds cits analītiķis saka, nē, tur ir bīstami rādītāji, tur nevajag investēt. Un tad investoru problēma ir izvēlēties, kuram analītiķim ticēt, vai arī veikt savu analīzi, varbūt kaut kādu scenāriju, trešo atrast. Tas, man liekas, vienmēr ir svarīgi tomēr pašam arī padomāt ar savu galvu, neņemt tikai to, kas ir uzrakstīts uzreiz kā lielāko patiesību. Tas, jā, es vēl gribētu teikt, šī brīža tendence ļoti aktīvi izmantot mākslīgo intelektu ir forši milzīga ātrumā data apstrāde, ļoti plašu, teiksim, pārskatu var iedot, bet arī mākslīgais intelekts nav gaišraģis. Viņš ir ļoti labs rīks lēmumu, ļoti labs palīgs lēmumu pieņemšanā, bet ar savu naudu riskējam mēs paši. Mākslīgais intelekts, ja viņš kaut ko būs pateicis ne tā, kā viņš neuzņemsies nekādu atbildību. Līdzīgi tāpat kā arī konsultanti neuzņemās atbildību par rezultātiem, tāpat arī mākslīgais intelekts nevar. Jo mēs nevaram zināt, kas notiks pasaulē. Precīzi. Tā kā domājam ar galvu. Un skaidrs, tātad, ja mēs vērtējam individuāls uzņēmums, mums ir kur pasmelties gan teorija, investīcijas skolā, gan arī praksē. Daudz, kur jau ir šie dati, jau ir sakalkulēti, sarēķināti. Kā tā pieņems arī mums internetbankā, ja mēs ejam pie vērtspapīru sadaļā un skatāmies akcijas un gribam uzņemt, tur jau arī daži ir pieejama informācija par šiem te pamatrādītājiem. Tā kā mūsdienās ir ļoti daudz dažādu portālu, kur mēs varam atrast jau speciālistu sagatavot informāciju, lai būtu ātrāk iespēja norientēties vismaz tādā virspusējā novērtējumā. Jā, ļoti labi. Skaidrs par individuālām akcijām, tad mums ir skaidrs. Bet tad tas jautājums būtu, ko tad īsti nozīmē tāds labi sadalīts, diversificēts portfelis? Es zinu, ka tu man atsūtīji arī šo slaidu. Šis ir no viena biržā tirgota fonda mājaslapas. Man ļoti patīk. Tā kā mēs arī pārtikā nesēžam visu laiku tikai uz maizes vai tikai uz griķiem, makaroniem vai lašu cepešu, tad arī investīcijās iesaka šo te naudu sadalīt pēc varbūt pārāk plaši arī nevajag, bet tā, lai ja vienā reģionā iet slikti, tad otrā varbūt iet labi. Ja vienam produktam iet slikti, otram varbūt labi. Jo mēs skatāmies bieži vien cenu staigā pretējos virzienos. Klasiski, ja kāp naftas cena, būtu jākrīt akciju cenām. Šobrīd bišķi ar Irānas karu pilnīgi kaut kāda jaunas tendences parādās. Nav novērot, piemēram, tādu strauju akciju cenu kritums, jo viss cer uz konfliktu atrisināšanu. Bet ja jums ir kaut kas nedaudz akcijās, kaut kas nedaudz izēvielās, kaut kas obligācijās, it īpaši, piemēram, valdību obligācijas skaitās droši, kas nav 100% droši, atceramies Grieķiju, Argentīnu un cits piemērs. Nezinu, gleznu varam nopirkt, pielikt mājās pie sienas, vai arī tie paši kriptoaktīvi vai nekustamais īpašums. Ja mēs tā kā šo naudu sadalam, tad risks, ka viss gāzīsies vienlaicīgi. Tas var notikt tad, ja meteors trāpa zemē, bet tad naudai nav jēgas, bet principā tad mēs esam pasargāti no kaut kādām ekstrēmām svārstībām visam savam portfelim. Un arī pasargāt no tā, ka mēs palaižam iespējas garām, kuras attiecīgi kāds aktīvs piedzīvo strauju izaugsmi. Jā, bet tad ir tāda nožēla, kāpēc es visu naudu nesaliku tur, bet, kā es teicu, neviens nav gaišreģis, un skatoties atpakaļ jau vienmēr viss ir gudri, kur vajadzēja visu naudu likt. Jā, tā kā visprecīzākās laika ziņas ir par vakardienu. Jā. Protams, par diversificētu portfeli ir, kad mēs katrs pats ieguldam arī savus naudas līdzekļus, tad noteikti ir svarīgi, šeit es domāju par reālo dzīvi, un to ir svarīgi daudz faktori, kas ir jāņem vērā. Pirmkārt, kāpēc es ieguldu, otrkārt, kāds ir mans laika horizonts, kāda ir mana riska tolerance un kāds ir mans ieguldīšanas veids, vai es gribu aktīvāk ieguldīt vai pasīvāk, vai es gribu regulāri ieguldīt vai vienreizējas naudas summu. Un tas viss arī, protams, ir svarīgi izvērtēt. Un to es atkal gribu atgriezties pie tās pašas investīcijas skolas, kur arī par šo tiek stāstīts soli pa solim, kā es varu izveidot savu stratēģiju, tad, kad es gribu ieguldīt. Ko darīt tajos brīžos, ja es redzu manā portfelī, diversificētajā portfelī, ir kāds ieguldījums, kurš ļoti strauji ir samazinājies vērtībā, un savukārt ir kāds, kas ir ļoti strauji pieaudzis vērtībā. Ko man darīt? Kādu pirkt, kādu pārdot? Tur ļoti daudz ko lielu lomu spēlē emocijas. Un tad, kad mēs sākam investēt savu īsto naudu, nevis spēlē piedalīties, tad pilnīgi citas emocijas strādā nekā spēlē piedaloties. Un ir jāizvērtē situācija, vai tas ir īstermiņa problēmas, vai vienkārši globāli ir kaut kādas problēmas. Parasti ir diversificēts portfels, un viena no investīcijām slikti performēt, tas varbūt ir vai pašu uzņēmuma problēma, vai sektora problēma, vai valsts ekonomikas problēma, kurā šis uzņēmums atrodas. Un tad vajag saprast to kontekstu. Ja visā pasaulē kaut kas ir slikti, tā kā bija Irānas kara sākumā, tāpat kā bija pagājušā gada tarifu sakarā, tad jums ir šī vētra jāpārdzīvo. Jo,
Vēsture rāda, ka pēc šīm krīzēm, krīzes ir lētākais brīdis iepirkties, pēc šīm krīzēm ir izaugsme un lietas sakārtojās. Bet tā ir viena uzņēmuma specifika, tad, protams, ir jāpaskatās, kas tur ir apakšā, vai tas ir kaut kāds vienreizējs pasākums, vai kaut kāda tendence varbūt sākusies, tad varbūt ir jāpieņem lēmums. Bet man pašam ir šie investīciju aizspriedumi. Es nereti uzskatu, ka cenas kritums ir papildus iespēja šo uzņēmumu papildināt pa lētāku cenu, bet tur arī jābūt kaut kādām robežām. Pilnīgi piekrīt, jā, tas ir jābūt uzmanīgi, ir kaut kāds iemesls reizēm, kāpēc uzņēmums krīt. Atgriežoties vēl pie tās investīciju spēles, tad jā, visus aicinu piedalīties investīciju spēlē, izmantot šo iespēju bez maksas, pamēģināt un iegūt vērtīgas balvas. Varbūt ir kaut kāds tāds pēdējais ieteikums. Ja Andris tagad piedalītos investīciju spēlē, kādu padomu viņš dotu citiem dalībniekiem, lai arī viņiem tas veiksmīgi būtu? Šobrīd ir tāda ļoti interesants laika posms skriet pakaļ mikroshēmu tirgumu vai neskriet pakaļ. Jo vieni saka, ka tur ir burbulis un par burbuli mākslīgā intelekta sfērā mēs runājam jau 2 gadus un nekas tur neplīst. Otrs saka, ka pasūtījumi mikroshēmām vēl ir, 2 gadus uz priekšu un vēl jāpild un tur vēl tikai izaugsme sagaidāma. Grūti pateikt. Spēlē es novēlu visiem veiksmi, sadalīt savu risku. Bet kas neriskē, tas nedzer šampanieti. Cik skaisti vārdi. Brīnišķīgi. Tad pēdējais slaids par to, ka viss šeit runātais vienīgi nav ieguldījuma rekomendācija. Mēs katrs pats domājam ar galvu, pieņemam lēmumus pārstāvīgi par ieguldījumiem un visiem veiksmi.